Labdien visiem lampā! Priecājos jūs šeit redzēt. Mans vārds ir Henrieta Verhaustīnska, un es sākšu ar personisku stāstu, kad Stradiņas slimnīcā vairākas dienas mīra mana mamma, bija Covid pandēmija, un mūs ar māsu pie viņas ielaida katru dienu uz 15 minūtēm. Un paldies medicīnas personālam, kur neskatījās pulkstenī, un principā pagarinājām šo laiku līdz stundai. Un māma vairs nerunāja un bija ieslīgusi nemaņā, bet es tāpat ar viņu sarunājos un stāstīju, kā mums mājās iet. Un man ir tāda iekšēja pārliecība, kas varbūt ir tāds pašai sev mierinājums, ka tad, kad es viņai stāstīju, cik ļoti viņu mīlu, viņa pavēra acis un tomēr saprata, ko es viņai saku. Un smagajā laikā pēc viņas aiziešanas man palīdzēja kāda bērnu grāmata. Anželas Nanetī romāns Mans vectēvs bija ķiršu koks, kas stāsta par to, kā mazs zēns samierinās vispirms ar vecmāmiņas, pēc tam ar vectētiņu nāvi. Un dīvainā kārtā šī grāmata kļuva man par atbalstu, un tas notika arī ar vairākām citām grāmatām, filmām un arī izrādēm, kuras es noskatījos šajā sēra periodā. Un es neteikšu, ka tās visas bija iecerētas un izveidotas kā mierinājums, bet katrā ziņā tās uzsāka ar mani sarunu, kas ļāva reflektēt par nāvi un tās neizbēgamības tēmu. Un gal galā nāve ir viena no lielajām tēmām mākslā un līdzās mīlestībai, un nereti tās ir roku rokā, lai atceramies Šekspīra Romeo un Džulietu. Un arī Šekspīra Hamleta monologs Būt vai nebūt gal galā ir par to pašu. Un uz sarunu par šo tēmu, nāves nospiedumiem teātrī, kino un literatūrā, esam aicinājuši uz sarunu pagājušā gada lielā Kristapa laureātes filmas Paskarti no Romas, režisore Elza Gauja. Sveiki, Elza! Sveiki visiem, sveiki! Vairāku dzejoļu krājuma autori Madara Gruntmani. Vakar. Iemesls, kāpēc tieši viņas slēpjas viņas pagaidām jaunākajā dzejoļu krājumā Aizmīlestība, kas viņai rokās. Aktieri un teātra režisori izrādes Mana tēva nāve autoru Vari Piņķi. Sveiks, Vari! Un kino zinātniece Latvijas Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietumu. Sveika! Labdien! Vari, sākšu ar tevi. Tava izrāde stāsta par tevis piedzīvot laika posmu pirms tava tēva nāves, kad tu viņu aprūpēji. Kad tieši piedzima ideja šo savu personisko pieredzi pārvērst mākslas faktā teātra izrādē? Vai tad, kad tētis vēl bija dzīvs, vai tomēr pēc viņa aiziešanas? Nu, pēc viņa aiziešanas. Un kāpēc tu saprati, ka tā būs tieši teātra izrāde? Tāpēc, ka personiskais pārdzīvojums bija tik liels, tas šoks no nāves, ka viņai ir tik manu tēva gadījumā bezskaislīga, lika man veidot šo izrādi. Tas man bija personisks šoks, un es domāju, ka tajā ir vērts dalīties, ka, manā gadījumā tai nāvei nebija nekā skaista, poētiska, kas arī dabiski, un man personīgi tas bija šoks, un es domāju, ka par to ir vērts runāt. Vai tas tev kaut kā palīdzēja to saprast? Kas? Tas, ka tu izveidoji šo izrādi. Nē, ar izrādi, jā, žēl par to runāt ar cilvēkiem, kas to varbūt nav redzējuši. Bet šajā konkrētajā gadījumā šī izrāde, viņa diemžēl nesniedz cerību. Viņa tīrā veidā, manuprāt, pārraida šo šoku. Tur nav mierinājumi. Tas drīzāk, lietojot anglicismu, ir tāds wake up calls, kas notiek šobrīd, un ka vienā brīdī tas viss var arī beigties. Tieši tik vienkārši. Tā ir tā cilvēciskās nesamierināšanās lieta, ka mēs nevaram pieņemt, ka mēs kādreiz mirsim, droši vien par to arī. Jā, un vienkārši atkāpjoties drusciņi, gatavojoties šai sarunai, es gribēju kaut ko gudru pateikt, un tas būtu tāds, manuprāt, ka, ja mēs runājam par mākslu, man bija tāda teorija, ka māksla
mūs sagatavo nāvei. Viens no mākslas uzdevumiem, ka mēs tajā brīdī tā kā esam gatavāki, bet mana tēva gadījumā šī teorija neizturēja kritiku, jo, viss notika daudz vienkāršāk un prozaiskāk, diemžēl. Kā tu vērtē skatītāju attieksmi pret šo izrādi, jo izrādē Vila teātrī, kuru es apmeklēju, bija maz skatītāji. Būsim godīgi, maz skatītāji ir gatavi uz tik drosmīgu piedzīvojumu iet un skatīties, kā stundas garumā mirst kāds cilvēks. Jā, šī nav mūsu teātra apmeklētākā izrāde, un es no direktora par to dabūju pa galvu, bet mēs tā vienojāmies, ka viņa tomēr ir kaut kādā ziņā, tas ir tāds diezgan svarīgs precedents, un viņā ir zināma vērtība, un ka mēs viņu... no skatītājiem tur ir tas moments, ka viņi tiešām nesniedz ne atbildes, ne mierinājumu, un bieži vien ir, šī izrāde ir ne visiem, un es pat viņu neieteiktu skatīties tiem, kas tikko kādu zaudējuši, drīzāk tas ir... cilvēkam vienkāršajam, kas grib vienu vakaru pamocīties un padomāt par to, kas var notikt. Vai tu esi arī aktieris, vai tev nācies mirt uz ekrāna vai uz skatuves? Jā, uz skatuves un uz ekrāna arī. Man nesen pagājušajā gadu seriālā Tunelis Jānis Jarāns nosita ar pannu pa pakausi. Un, diemžēl, ar to mans, kā saka, ienākuma avots arī ātri beidzās pirmajā sezonā. Ir nācies mirt, bet, tur, ja runājam, cik tas ir cieši saistīts ar to, kā... Ar realitāti. Ar realitāti. Es domāju, ka tur darbojas, diezgan rafinēta teātra mehānika, kur ar to, es domāju, nav pārāk lielas saistības. Vismaz manā priekšstatā. Elza, tev filma Paskart no Romas, kas saņēma Lielo Kristapu kā labākā spēlfilma pagājušajā gadā, stāsta par diviem vecākiem cilvēkiem, kas tuvojas nenovēršam mūža izskaņai, un Ernestam ir problēmas ar sirdi, savukārt Alvīnai ir Alzheimera slimība. Un to arī esi atzinusi, ka šīs filmas stāsts balstās tavā reālajā pieredzē, varbūt tu vari pastāstīt par to. Jā, manai vecmāmiņai ir Alzheimera slimība, un tas process, ka mēs gājām cauri ģimenē, tā iedvesmoja veidot par to filmu, jā. Vai tu tā kā fiksēji tos simptomus un ielika Alvīnas tēlā, vai tur mēs varam redzēt mazliet no tavas vecmāmiņas? Jā, tā mēs centāmies darīt. Protams, visu filmā nav iespējams iekļaut, jo filma ir 1,5 stunda, nevis dzīve, vai reizēm vairāk. Bet mēs centāmies kaut kā turēties pie tās īstenības. Protams, mazliet pavarījējot detaļās, jo tomēr Alvīnas tēls filmā nav mana vecmāmiņa. Tas ir cits raksturs ar citu profesiju un citu specifiku. Vai šīs filmas veidošana tev kaut kā palīdzēja samierināties ar notiekošo tavā ģimenē? Atklāt sakot, es domāju, ka īsti nē. Tā, ja man jāsaka godīgi. Es domāju, ka es ar to biju samierinājusies jau pirms filmas veidošanas. Un ko tu varbūt mainītu šajā savā personiskajā pieredzē, ja tu varētu? Es pavadītu vairāk laika ar vecmāmiņu, tad, kad bija tāda iespēja. Es joprojām nožēloju, kad es biju pusaudze, cik man bija 16, 17 gadi. Es atceros, ka viņa mūždien gribēja braukt, ziniet, tajos turistu ceļojumos, kur pērk visu to paku uz Ēģipti un tur, kur tev vadā ekskursijās. Un tās, ak, Dievs, man tas 100 gadus nav vajadzīgs, un tā arī neaizbrauc. Ja varētu tagad aizbraukt. Madara, tavā dzīvoļu krājumā Aizmīlestība ir viena nodaļa veltīta māmas aiziešanai, māmas pelniem, tā varētu teikt, māmas piemiņai drīzumā pēc nāves. Kas ir šī aizmīlestība tavā dzīvoļu krājumā?
Laikam jau jāsaka, ka pusi no tās grāmatas ir veltīta mammai, jo tad, kad es sāku rakstīt aizmīlestību, es biju ļoti, ļoti iemīlējusies kārtējo reizi. Bet tad man likās, ka pa īstam. Un tā arī bija. Un tad man likās, tā, pēc vis tā dosmīgā manas iepriekš sarakstītā, būs tāda dzējoļu krājuma narkoze. Jā, būs dzējoļu grāmata veltīta mīlestībai. Un notika, un dzīve sašķobīja visus pamatus, un mamma saslima, un tie bija 6 mēneši, ka mamma aizgāja 6 mēnešu laikā ar aizkuņu dziedzaru vēzi, ko es redzēju no burta A līdz burtam Z, viss skaudrākajā veidā. Un tad Kultūra Kapitāla fondam man tā grāmata ir jau jāiesniedz un jānodod, jo es pieteicos stipendijai un biju forši atbalstīt tā mīlestības grāmatu. Un es domāju, ko lai dara, bet mīlestība un visu mūžu kaut kā ir nācies pierādīt un censties tam, vismaz man, lai man kāds mīl. Jo tie, kas mīl, tie nedara, un kur tev nemīl, tos vajag padarīt tā, lai tev mīl, un mūžīgās kaut kādas sadursmes, bet tad, kad mamma aizgāja un saslima un viss tas, es sāku skatīties plašāk šī vārda nozīmē. Un es sāku domāt par to, kas paliek pāri, tad, kad mūsu vairs nav. Ne tikai mana mamma, arī es, arī mana mīļie. Un vispār es sāku domāt par to, cik ļoti mēs baidāmies runāt par tēmu nāve, jo mums Latvijā, manuprāt, ir ļoti izteikti tas, ko līdz mēs pieminām vārdu nāve. Tad saka, tu nerunā par to, tas nav par to, vienkārši nepiesauc. Bet līdz ar to, ka mēs nedrīkstam piesaukt, mēs nevienā brīdī tam neesam gatavi, un mēs neesam izglītoti. Ne tam, ka mēs paši aiziesim, ne tam, ka mūsu vecāki aizies. It kā mēs būtu tādā burbulī, kur visi laimīgi, nemirstīgi dzīvojam. Un man ir viens ļoti foršs stāsts no bērnības tieši par manu mammu. Man bija kaut kādi 5 gadi, kad es sapratu, ka es miršu, un ka man mamma mirs, un man bija paniskas bailes, tik paniskas, ka es katru vakaru raudāju, un katru vakaru līdu savā koridorī Liepājā, Laimnieku ielā 713, dzīvoklis 19, ielīdusi stūrī, un mamma vairs nezināja, kā tik galā, un tie ir padomu laiki, un viņa saka, nāc. Jo viņa tā laikā mācījās Ļeņingradas universitātē, un viņa saka, es lasu tos Ļeņinas rakstus, un es biju galīgi greizsirdīgs tiem lielajiem sējumiem, bet viņai viņi bija jālas, jo bija eksāmeni jānodod. Viņa saka, nāc, es tev izlasīšu to, ko viņš ir rakstījis. Un viņa man tagad atver lapspus uz dūlo un saka... Ļeņina rakstos. Jā, Ļeņina rakstos. Un viņa saka, tagad klausies Madara. Es zināju krievu valodu, jo, protams, tie ir tie laiki un sētas bērni un bērndārs un to valodu jau bija iemācījis. Un viņa tagad lasa man tā. Владимир Ильич Ленин сказал, Madara Gruntmane и Dace Gruntmane никогда не умрет. Tātad, iztulkojot Madara Gruntmane un Dace Gruntmane nekad nemirst, tā ir teicis Vladimirs Iļičs Ļeņins. Un es noticēju. Un man visi murgi beidzās. Un es reāli dzīvoju līdz kaut kādam nākamam posmam, kad man smadzenēs kaut kas saslēdzās, ka varbūt pieaugušiem nav visu laiku jātic, ka mēs esam nemirstīgi. Brīnišķīgs stāsts. Un Dita, domājot par nāves tēmu kino, kas ir varbūt tie skaudrākie un tie, es nezinu, varbūt dziedinošākie stāsti, kino stāsti, pasaules kino, kas tev nāk prātā, domājot par šo tēmu, par mūsu tuvinieku aiziešanu mūžībā? Henrieta, mūsdienās jau paņem Google un ieraksta tur 20 filmas par nāvi, vēlams angļu valodā, un 20 emocionālas filmas par nāvi. Tā kā es laikam, es droši vien man jāsauc kaut kādu konkrētu filmu nosaukumu, vēlams ar ražošanas gadiem un režisoru uzvārdiem un aktieriem. Bet varbūt, lai kaut kā savilktu tos pavadienas ar iepriekš teikto, es gribu tā kā mazliet pareflektēt par Elzas Gaujas filmu Paskarts no Romas un arī faktu, ko teica viena no lielā aizkulisēs, teica viena no lielā Kristapa žūrijas loceklēm, ārzemniece, ka žūriju ārkārtīgi ir uzrunājis tas fakts, ka šī ir filma par ļoti būtisku problēmu, tātad par šo
letālo slimību, par Eiropas novecošanu, par tām tēmām, kas mums visiem kļūst aizvien svarīgāks un par ko mākslā, nu, tai arī populārajā mākslā, kino runā ārkārtīgi maz. Tā kā tas tematiskais trāpījums bija ļoti, ļoti precīzs, un arī fakts, ka šo filmu iekļāva programmā Sidnejas kinofestivālā Austrālijā, bija tik izraudzīts 6 Eiropas sieviešu režisoru filmas, un Paskarts no Romas bija viena no šīm filmām. Tas arī nav mazsvarīgs fakts. Tas nozīmē, ka šī te demences vai Alzheimera tēma ir ārkārtīgi būtiska. Tiešām pasauli noveco, Eiropa noveco. Mēs nemākam par to runāt, mums ir bail par to runāt. Mēs paniski no tā raustāmies. Nu, tas varbūt es mazliet pārspīlē, bet tā sajūta tā ir, jo nekāda nāve nepiestāv Instagram postiem. Es tikai mazliet pārspīlēju. Un viss šis kaut kādā veidā man saslēdzās ar pirms pāris nedēļām izdevumā The New Yorker izlasīto rakstu par sēru kultūru Amerikā. Ļoti dziļš un pamatīgs raksts par to, par nāves kultūru 20. gadsimta pasaulē, civilizētajā pasaulē, par to, ka faktiski aiziešanas process, slimības process, nāves process tiek novākts no publiskām acīm. Ja? Par to pieklājīgā sabiedrībā nerunā. Nāve ir ieslēpta slimnīcās, šajā gadījumā tātad hospitāļos, kā raksta šī te raksta autori, izejot cauri daudziem arī teorētiskiem tekstiem par to, kāpēc mēs tik paniski bēgam no nāves publiskas tādas apjēgsmes, izrunāšanas un analizēšanas fakta. Tātad nāve ir kaut kas, ar nāvi mēs sadzīvojam, ja tas ir kaut kas tāds anonimizēts, funkcionāls, jā, diemžēl tā notiek, bet tas notiek kaut kur ne mūsu acu priekšā, un tāpēc mēs kaut kā ar to esam spējīgi sadzīvot. Un, protams, sērošana tā ir vēl viena milzīga tēma par to, ka sērot nav pieņemts, sērot tas ir savā veidā nepieklājīgi, tu tiec galā ar tām funkcijām, kas ir pēc tā šausmīgā notikuma, tā tuvinieka aiziešanas, un pēc tam viss gaida, lai tu atgriezies ļoti vitāls savā normālajā, šķietam laimīgajā dzīvē, it kā nekas nebūtu noticis. Ja? Tā kā brīnišķīgs raksts saucās Sērs Amerikā, iesaku izlasīt, internetā arī ir pieejams, un tā kā, tas uzrāda ļoti lielu problēmu par to, ka mēs ne tikai šeit Latvijā, bet mēs arī daudz plašākās valstīs un kultūrās mēs īsti neprotam tik galā ar šo ar nāves faktu. Un ar savu tuvinieku aiziešanu, ar to, ko pēc tam darīt ar sevi, kad tas ir noticis, kā tiekties pret tiem cilvēkiem, kuriem kaut kas tāds ir noticis. Tur ir problēmas galā. Un par tām konkrētām filmām, un es droši vien tad 2. aprīlī nonākšu pie kaut kādām konkrētām filmām un nosaukumiem, kuru ir tomēr gana daudz, un pēdējā laikā parādās arvien vairāk, bet tāpat tie ir izņēmumi. Tie ir izņēmumi, uz kuriem tie skatītāji jau nemaz tik labprātīgi nenāk. Es domāju, ka François Ozona filma viss bija labi par eitanāziju, kas tap pirms kaut kādiem 2-3 gadiem no kinoteātros, varbūt šo filmu aizgāja kādā 800 cilvēki. Pēc parādīšanas Latvijas televīzijā, man liekas, pēc šogad droši vien, kad tur savāc solīda auditorija, bet uz kinoteātriem, uz šādām tēmām, tur nevienu tur ar koku neaizdzīs, jā, kur tu maksās naudu un skatīsies kaut ko par nāvi. Dievs pasarg. Es atceros, ka savulaik mani satrieca Mihaila Hanekas filma Mīlestība ar Žanu-Luiju Trentinjānu un Emanuelu Rivu, kur bija attēlot šo 2 veco cilvēku kopīgu novecošanu, sievas insults, un tas beidzās arī savā ziņā ar tādu raupju eitanāziju, jo Trentinjāna varonis nosmacēja Rivas varoni ar spilvenu, un šī filma lika aizdomāties par to, cik
nu, cik brutālas var būt beigas, pat tad, ja tu tās jau gaidi. Un domājot par to, es gribu uzdot tādu mazliet provokatīvu jautājumu, kādu jūs iedomājaties ideālo dzīves izskaņu? Ko jūs gribētu, nezinu, vai kādu atbalstu jūs gribētu saņemt, vai kā jūs vēlētos, lai tā norit? Kas būtu tas cieņpilnais iznākums, Elza? Man jāsāk. Es esmu par to domājis diezgan daudz, un man personīgi gribētos, protams, dzīvot līdz pieklājīgam sirmam vecumam. Es gan sirmo jau tagad, bet vismaz pilnīgi sirmai gribētos kļūt. Un man negribētos pēkšņu nāvi, man gribētos zināt, ka ir sācies tas process, ka es varu kaut kā nobriest tam. Teiksim, nu izklausās briesmīgi, bet vēzis, piemēram, ja kā slimība ir tāda, kur tu vari sagatavoties. Ja tev sirds apstājas vienā sekundē, tad tu īsti nevari emocionāli nobriest tam. Un gribas, lai nesāp. Nu, kaut kā tā. Nu jā, es arī nebūšu diez cik oriģināls. Es parakstos zem visu iepriekš minētā. Jā, nu skaidrs, gribētos skaidru apziņu, lai nesāp. Tas ir... Nu jā, un arī zem trešā punkta, lai tas nav pēkšņi droši vien, vai nedod Dievs vardarbīgu nāvi. Jā. Jā, par ko šobrīd nākas aizdomāties. Madara. Nu tā, es sev redzu kaut kur pēc 80, Dievs dod. Es esmu kaut kur izgājusi ārā, izstaigājusies, piepumpējusies, paostījus puķis pļavā, izdzērus pudeli vīna, aizgājis gulēt un no rīt nepamodusies. Es gribētu, Madara, lai tu nolasi savu nekrologu. Ar visu virsrakstu. Jā, tas arī bija tāds moments, kad uzrakstīju to savu nekrologu, ciklā aizmīlestību, un man visi jautāja, nu kā tev nav baili, tu taču piesauc. Es tev to pašu jautāju. Tu taču vienkārši piesauc to nāvi. Es neko nepiesaucu. Kaut man būtu tāda spēka mainīt pasauli tik vienkārši. Es domāju, ka tur augšā vai lejā vai kā, kur te apkārt ir kaut kāda lietu kārtība, ka mēs neesam tik lieli, lai to ietekmētu. Bet labi. Tātad tik vecs es tur neesmu pēc tiem 80, tas ir 2054. gada 16. novembrī. Nekrologs. Madara aizgāja uzmanot dzērves, kliedza tām līdzi. Dzīves laikā viņa tā arī nepierada pie ceptiem sīpoliem, gadskārtu svētkiem, nepanesa čāpstināšanu, skaļu ābolu un gurķu graušanu. Svinībās nepucējās. Mamma bērnībā Madarai šuva kleitas, bērnu dārza audzinātāji tās apbrīnoja. Kad nelaiķi iestājās augstskolā, māte atdeva kleitas autobusu šoferiem, lai aizgādā uz Rīgu. Tomēr šūt vairs nebija nepieciešams, viņa ģērbās kā bombas. Līdzcilvēki mācīja nekad neskatīties atpakaļ. Viņa mēdza glābt noklīdušus mājdzīvniekus, kļūt par draugu pamestiem cilvēkiem. Nelaiķis mānīgais siltums uzšķērda noklusēto un neatļauto. Pārspīlētās emocionalitātes dēļ atmiņā palikusi neprognozējama savā patiesumā. Dzērvis paņēma Madaru sev līdzi, atstājot pa klaigavi mums kabatā. Paldies. Rita, tavas. Paldies. Šis ir ļoti riskants tāds temats. Man liekas, ka sēž tādā nāves kafejnīcā un sev pasūta kaut kādu īpašu modeli. Un kūciņu. Nē, es no šī jautājuma es tiešām distancēšos, jo man ir bail, jo, ja tu pasūti kaut ko vienu, tad var iznākt tieši pretēji. Līdz ar to, tagad gan ķersimies pie kīno. Ir tāda brīnišķīga filma Nāve Venecijā. Tāds kungs, mainīsim dzimumu vai kundzi. Tādā gadījumā tas būtu tur par lido salā, tur tā skumji aiziet, ļoti skaistā vidē aiziet. Lūkotamies jaunā puisēnā. Vienalga, var tur puķīties saulrietā, vienalga, kur lūkoties. Tā tad Viskonti Nāve Venecija.
Es varbūt varu ātri piebilst, es tikai gribēju pateikt, ka mēs spriežam par to, kā mēs iztēlojamies savu nāvi, bet mans vīrs, režisors Andris Gauja, šobrīd filmē Ukrainā, Dņipro pilsētā, kur arī tā nav frontes zona, jā, bet tas ir tuvu frontei, un mēs vakar runājam pa telefonu kā reiz, un viņš teica, ka viņi filmē cilvēkus, kas evakuē, teiksim, ievainotos, jā, no frontes uz Dņipro kā tādu pārejas punktu, lai dotos tālāk. Un viņi savukārt par nāvi izteicās tā, ka viņi vispār nedomā par vecumdienām. Principā viņi necenšas dzīvot tā, lai viņu ķermenis un tā tālāk pēc iespējas ilgāk dzīvotu. Un tā doma, viņi mēģina katru dienu vienkārši izdarīt maksimāli vislabāko, ko viņi var izdarīt. Un tas, vai viņi nomirs, vai viņi nenomirs tajā brīdī, tas viņiem kaut kā nav galvenais. Tas man likās iedvesmojoši. Diemžēl kara apstākļos, bet jā. Vai karš kaut kā ir ietekmējis jūsu refleksiju par nāvi? Var? Nu jā, man ietekmējis ļoti tieši šīs te manas izrādes taisīšanas kontekstā. Es domāju, taisīt vai netaisīt, jo šobrīd pasaule ir mainījusies un ko te mēs ar savām inteliģentu problēmiņām pārtikušajā Latvijā, tur par nāvi runāsim, kad blakus notiek, pavisam cita veida. Jā, un tādā ziņā ietekmēju, un man personīgi vēl tas, ka es esmu iestājies zemesardzē, un, protams, Ukrainas iesaukuma rezultātā, kā jau daudzi, un tad arī nākas domāt par šīm, lietām daudz prozaiskākā, teiksim, tādā līmenī. Jā. Kādā ziņā prozaiskākā līmenī? Nē, piemēram, pavisam konkrēti mums ir, teiksim, armijā ir konkrēta taktika, kā jāiet pa mežu, kurš aiz kura iet, un tā loģika ir tāda, ja pirmo nošauj, tad paliek otrais, un tāpat tur ir, katra kustība ir saistīta ar, Jā, tur ir, tāda ļoti dzelžaina loģika, ka tev blakus var kādu noairēt. Jā, bet tas tā. Madara, vai tev kaut kā ir ietekmējis karš tavos kaut kādos tavās pārdomās par nāvi? Es domāju, ka tie procesi kaut kā nav tikai viens resurs, kas tev ietekmē, tas ir tāds kopums kaut kādā mērā. Un, man tik tiešām ir arī pēc mammas, kad viņa aizgāja, vienkārši absolūti liela vērtība katram brīdim, kamēr mēs esam dzīvelīgi, kustēties spējīgi, kā mēs esam pieraduši, un vienkārši novērtēt to momentu, jo, zin kā, tas mirklis, kad var sašūpoties un miglā vai tums iestāties, tur arī nav tikai karš klātesošs. Tas var būt tik katru brīdi, un ne tāpēc es to saku, lai mēs tagad dzīvot bailēs, bet tikai tāpēc, lai mēs novērtētu to, kas mums ir dots. Un man tieši liekas, ka kara dēļ par spīti tam, ka tas karš ir, mums jābūt dubultā, trubultā dzīvākiem, jāizdara ar vien vairāk, un ar vien vairāk ir jāvēro tāda kaut kāda tā prieka enerģijas, mīlestības plūsma vienam pret otru. Un tā pleca sajūta jādod. Un tādā ziņā, jā, tas man ir ietekmējis, jo mums ir jādod labu viens otram. Labu. Mums ir jāslēdz aizvien vairāk ārā tas savs egoisms, kas ir katrā no mums ir, un tas ir tikai normāli. Un ak, Dievs, kā mums viņš ir, bet kaut kā plašāk uz mums, caur sevi uz visiem un caur visiem uz sevi. Tas ir ļoti svarīgi šobrīd. Kaut vai arī, lai būtu kopā bailēs. Jo mēs taču visi baidāmies. No nāves, no kara, no tā, ka aizies mūsu mīļie, no ļoti daudzām lietām. Arī no čūskām.
Dita, es zinu, ka tu biji ļoti sašutusi par filmu, kas ieguva Kannu galveno kinobalvu, kas stāsta par krievu oligārhu un striptīz dejotāja gaitām Ņujorkas Brighton Beachā, un tam bija tieši sakars ar šo kara fonu, kuru, tavuprāt, lielie kinofestivāli ir piemirsuši. Jā, diemžēl tā ir Rietuma Eiropa, pārtikušās Rietuma Eiropas realitāte. Te es nerunāju par Latviju, te es runāju, šajā gadījumā tā ir Francija. Ja mēs tieši koncentrējamies šo konkrēto Kannu kinofestivālu, kas notika mājā, tad, karš šķietami tur vairs nevienu neuztrauc. Publika ir pilna ar Krievijas žurnālistiem. Viņi varbūt vairs neuzvedās tik skaļi un pašpietiekami kā savulaik, bet viņi tur ir. Viss ir tā kā pa vecam, jā. Karš ir kaut kas pagarina viņa ceļu uz Rietumu Eiropu, jo ir jālido cauri Stambulu vai es nezinu, Erevānu vai Tbilisī, tie tranzīta punkti un jālido ilgi, bet citādi, vienkārši tā ir tāda, jā. Diemžēl tas, ka šīs tās lielās Rietuma Eiropas mākslas meses vai šie mākslas notikumi, kam ir milzīga nozīme pasaules kino procesu veidošanā, piemēram, viņi ir noguruši, pieraduši, viņi vairs neiedziļinās niansēs, un tik tiešām cienījami starptautiski žūrija uzskata, ka šobrīd ir labākais laiks, lai uzteiktu, jautru, stilīgu komēdiju, ko ir veidojis amerikāņu režisors, bet faktiski visgalvenie varoņi ir imigranti no Krievijas, no bijušās Padomju Savienības, darbojās Krievu oligārhi un tā tālāk un tā joprojām. Jauka filma tādam bezlaikam, bet tā nav filma, kas būtu aktuāla šodien, arī šajā ģeopolitiskajā kontekstā. Bet turpinot par šo te Ukrainas kara tēmu, protams, ka Ukrainas karš ir spēcīgi ietekmējis tās filmas, kas stāsta par šo Ukrainas karu. Es domāju, ka daudz droši vien ir redzējuši satriecošo filmu 20 dienas Mariupolē, kas arī tomēr saņēma Oskaru kā labākā dokumentālā filma. Šī nāve nav inscenēta, feikota, mākslīgi radīta, tā ir iemūžināta satricinoši ar dokumentālā kino, dokumentālās kameras spēku, un pēc šādas filmas vai pēc arī filmas, kur piedalījās Viktors arī Manskis, tāda austrumu robeža, kur ar šo GoPro kameru tu esi tajā frontes ellē, kur šķīst gaļas gabali un dzīve cilvēku pārvēršās putrā, kāda tur vairs intelektuāla pļāpāšana par nāves tēmu, tā ir vienkārši skarba realitāte, īpaši nepārāk tālu no mums, un tas savā veidā varbūt liek samazināt vai pieklusināt to katru mūsu loģisko egoismu, un paskatīties uz to visnotiekošo daudz skaudrāk un realistiskāk, un varbūt tieši tāpēc pievienojos Madaras teiktajam, dzīvot to vienu dienu ar to lielo jaudu un jēgu. Mēs sākām šo sarunu ar mūsu tuvinieku aiziešanu, un mūsu šo sarunu ir aicinājusi biedrība Hospice, kuras mērķis ir tieši atvieglot šo te pēdējo ceļu cilvēkam pirms nāves, un jums, kas visi ir vairāk vai mazāk saskārušies ar šo faktu, es gribēju vaicāt, kādu atbalstu jūs gribētu sagaidīt, kāds atbalsts jums varbūt pietrūkst jūsu te tuvinieku Elzas gadījumā vēl ne nāves, bet izdzišanas ceļā un jūsu pārējo gadījumā tuvinieku nāves ceļā. Kāds būtu tas vēlamais atbalsts, kāds jums varbūt ir pietrūcis, vai morālais, vai fiziskais, vai medicīniskais? Es domāju, ka šis jautājums nav tik viennozīmīgs, jo mēs katrs esam ļoti individuāls, un mana mamma bija frukts.
Jo, ja viņa pirms tam man bija tāda ļoti, ļoti stipra sieviete, kur teica, es iešu pansionātā, jums nevienam nebūs par mani jārūpējas, un man, ja kas tur ir ideja, es iesprūšēšu savu insulīnu, kas jutīšu, kas dziestu, lai es neesmu jums par apgrūtinājumu, jo es negribu, lai jūs to visu redzat. Tad es vēl atkal jau nonāku pie tā, ka mēs neesam izglītoti par nāvi kā tādu vai procesu, kāds ir tieši pirms nāves, par to, ka cilvēkam mainās apziņas stāvoklis, par to, ka cilvēks kļūst pilnīgi citāds un tu viņu vairs nepazīsti. Un par spīti tam, ka manai mammai bija skaidrs, ka viņa toči nedzīvos, un tur nav vēja. Es nekad nebiju redzējis nevienu cilvēku, kurš tik ļoti grib dzīvot, un plus vēl tik ļoti spītīgu, kurš nevienā brīdī neies slimnīcā, kur viņai bija iespējas gūt kaut kādu atvieglojumu, dabūt morfīnu dēvas un tam līdzīgi, kur tagad ņems un dzīvos mājās un līdz pēdējiem būs mājās un aizies mājās. Un tas man kā cilvēkam, meitai, kas pazina savu stipro mammu, bija absolūts šoks un absolūti tāda kaut kāda, man iestājās kaut kāda mazspēja, jo es nesapratu, ko, jo tā viena viņas raksturs iezīme neizdisa. Viņa projām bija ļoti spītīga uz to, ko viņa nolēmusi. Bet es vienkārši, es un mans brālis, mēs bijām ievilkti kaut kādās pilnīgās šausmās un šausmu filmā. Tādā, kur es neiegrimšu detaļās, lai nebojot jums garstāvokli, bet to nav jāredz. To nav jāredz ne tuvākajam, ne pustuvākajam, arī ne kopējam, nē. Jo priekš tam ir medicīna, kas to atvieglina, kad tu aiziet tiešām cieņpilni. Un es tiešām aizdomājos par to jautājumu, kur es nekādā veidā nerodu atbildi tajā brīdī, kā tad rīkoties. Es taču nevaru to mammu saķēdēt un teikt, tagad es tev vienkārši atvieglināšu, lai tev nesāp. Bet nē, viņai vajag būt šeit un tagad, jo viņas arguments bija tāds, ka viņa grib saglabāt veselo saprātu līdz pēdējiem brīdim par spīti sāpēm. Bet tas, ko tas izdara tiem, kas var būt sāpīgāk, ka otram nepalīdzēt pareizi to, ko tu mīli. Un, es nezinu, Man visticamāk pietrūka kaut kāda tiešām izglītošanās, kaut kādi padomi, kaut kāda pleca un roka. Jo skaidrs, ka neviens tajā brīdī tev klāt nav. Tiešām neviens, kas tev iedod padomu, kā rīkoties, jo tu akli tā kā klausi un sakotam aizgājēja pēdējām vēlmēm. Bet patiesībā viss ir pilnīgākā murgā, un man liekas, ka nav arī cilvēkam tādā veidā nekādā gadījumā jāiziet. Tā nevar būt viņa loģiska izvēle. Jā, man laikam pietrūktu kaut kādā veidā padomi un tie ceļavārdi, kā tas būtu pareizi jādara, ja vispār kaut kam tādam ir recepte. Un tad ir nākamais, un tad, kad tas cilvēks aiziet, ja mēs runājam par to nāvi, tad lielākā daļa no maniem draugiem izdomā tā, ka tagad tev tas cilvēks ir aizgājis, ka viņu jau ir jāliek mierā, jo viņam ir jādod tā savu telpu, tā kā sadzīt visam, un tā kā vienam pašam sērot. Un skaidrs, ka tad, kad tev ir aizgājis tuvs cilvēks, tad tu arī neesi vairs pie tā savu kaut kādā loģiskā saprāta, jo tu esi sērās šokā un tam līdzīgi, un kaut kādās pieņemšanas meklējumos. Bet es tik tiešām, ja kādam kaut kas tāds gadās, es tiešām aicinu nenovēršoties no cilvēka. Mēs neesam spitālīgie, mēs vienkārši varbūt nezinām, kā reaģēt, mēs neesam adekvāti, bet tas plecs pēc tām ir absolūti nepieciešams. Jo neļaujiet palikt vieniem tiem, kuriem kāds ir aizgājis, lai ko viņi arī neteiktu, ka viņi grib būt un tam līdzīgi. Un katram, protams, tā personīgā telpa ir svarīgi izsērot, bet, manuprāt, arī tas tuvinieks, kas ir palicis, ja ir aizgājis tiešām tuvs cilvēks, ka viņš ir jāpieskata. Jo viņš kaut kādā mērā varbūt ir izgājis cauri kaut kādam murgam, kurš pats vairs nav normāls. Jo tāpēc, ka tu jau esi ievilkts tajā visā telpā, ka tu jau vairs nesaproti, kurā brīdī, kur tu īsti esi. Vāri, tev bija tavā izrādē ļoti daudz atklātības par tēva aiziešanu, arī pat līdz pat tādam fizioloģiskam līmenim. Kas bija tas, kādu atbalstu tu būtu vēlējies saņemt tajā laikā, kad jūs ar mammu kopā tēti?
Jā, katram ir tā individuālā tā tuvinieka nomiršanas sāga, un man personīgi, tagad to neķidāsim, bet man bija, tāda sajūta, ka mūsu attiecības ir nenokārtotas ar tēvu. Viņas nebija, viņas bija nekādas. Oi. Jā. Bet ko es gribēju pateikt, pats pakāpjoties solīt atpakaļ, ir vēl viena izrāde, kur es gribu taisīt arī no personiskās pieredzes par to, ka mēs nevaram piedot saviem vecākiem, ka viņi noveco, ka viņiem vairs nav tā uztveres asuma, un mēs bieži, ko tu tur nerubīji fišu, ka tu nemāki to, tu esi atpalikusi, un par šo te momentu, bet patiesībā, mēs arī šajā vecumā, es esmu bērns savai mammai, un es uz viņu skatos kā tas mazais puisīts, un manā gadījumā tas mans mazais puisīts, nebija, līdz galam sadraudzējies ar manu tēvu, kaut kā tā, palika kaut kas nenokārtots, un es domāju, kā ar to, bet tā ir droši vien cita tēma, tur tēva dēla attiecības. Jā, pārējo visu mēs šķiet tikām galā. Kā galā paši? Jā, mums vienkārši bija tādi apstākļi, mēs to varējām darīt, bija laiks, vieta, telpa, apstākļi, mums tā kā tādā ziņā paveicās droši vien. Elza, domājot par tavu vecmāmiņu, vai tev ir skaidrs, kā kurā brīdī rīkoties, lai atvieglotu viņai dzīvi, un arī tev pašai un jums pašiem tuviniekiem? Principā, nav līdz galam skaidrs, nē. Jo, jau viņai ir tāda slimības stadija, ka viņa arī nevar pateikt īsti, ko viņa vēlas, var tikai noprast, kad viņai kaut kas patīk vai kad viņai kaut kas nepatīk. Un tā, es domāju, mums arī pietrūka informācijas tieši no mediķiem, jo mēs sākumā gājām, mēģinājām iet pie ārstiem un tā tālāk, bet kamēr netika uzstādīta diagnoze, kaut kā ļoti bieži īpaši, ja mēs vispār tikām ar vecmāmiņu līdz tam ārstam, vecmāmiņai ir tāds mazliet sarežģīts raksturs, tad mēs tiekam līdz tam ārstam, un tad vecmāmiņa uzsprākst un nolamā visus tos dakterus, ka viņai viss kārtībā. Un dakteri arī kļuva nepacietīgi un principā pasūtīja bieži vien mūs 3 mājas tālāk tajā situācijā, un tad tu tur paliec viens pats un tev gribas raudāt, tāpēc, ka tu nezini, bet ko tad man, kā šo risināt, nav mazākās nojausmas. Un interesanti, ka tajā brīdī, kad, teiksim, tika uzstādīta ļoti konkrēti jau diagnoze pēc magnētiskās rezonanses, tad, un tagad, teiksim, mēs tikko vedām vecmāmiņu pie gastroenterologa, tad, kad viņi arī vairs nevar izcīnīties pretī, kad ierodies tajā kabinetā un kad uzreiz pasaka, labdien, situācija ir tāda, diagnoze ir tāda, tad viss uzreiz ir daudz pretimnākošāki un saprotošāki nekā, ja tu ej meklēt šo diagnozi. Un tagad tāds filozofisks jautājums. Mēs ar Ditu braucām no Rīgas un atcerējāmies meksikāņu režisoru Iñárritu filmu 21 grams, kas stāsta par Šona Penna varoņa principā aiziešanu visas filmas garumā, kurā viņam palīdz Naomi Votsas varona, kurai gājas bojā vīrs un bērni, un 21 gramus apspēlē tātad to svaru, kas it kā ir dvēselē, par svaru, par kādu izmainās cilvēks nāves brīdī. Un šis atkal varbūt mazliet provokatīvais jautājums ir, vai jūsuprāt nāve tās ir beigas, Dita? Oi. Nezinu. Atstāšu atvērtu finālu. Darīju šo te 21 gramu. To atcerējies, es šo filmu kā ārkārtīgi dramatisku un smagu biju sen kaut kā izdzēsusi no atmiņu failiem. Tā kā tā. Nezinu.
un neviens nezina. Te visi tikai kaut ko mēģinās. Bet kā gribētos, kam parunāt. Es piekrītu Ditei, ka nezinu, bet es domāju, ka tur ir tā jāskatās, kā izdevīgi uz to bija jāpaskatās. Tad, kad mēs gribam, lai tā mammīte ar mums tā kā parunā kaut kur no tā mākoņa maliņas, kas nav mākonis, tad ir izdevīgi domāt, ka var jau būt. Bet tāpat laikā es esmu sev pieģērs pie tās domas, nē, tu skaidrs, ka ne, viņi tur man skatās, ne, viņi tur tā kā priecājas, jo man, priecājas un ir kāds malacīts, nē, bet tā, kad es rakstīju aizmīlestību, es pētīju vispār šo tēmu, kas ar mums notiek, tad, kad mēs nomirstam, un tad, kad apstājas sirds, tur ir viens moments, kaut kādas 7-8 minūtes, kad smadzenes darbojas, kad tur vēl ir kaut kāds stripiņš ceļojums. Ja mēs pieņemam, ka sirds apstāšanās ir nāves moments, bet vēl joprojām ir kaut kāda refleksa smadzenēs, kad cilvēkiem notiek halucinācijas un tam līdzīgi, ārsti par to tā kā veids pētījums, tad jau mēs jau sākam runāt par mirkli pēc, pareizi pēc nāves. Skaidrs, ka es domāju, ka neviens no mums nebūs spējīgs apstrīdēt nevienu no reliģijām un nevienu no teorijām. Neviens tur nav nācis atpakaļ, neviens mums nav izstāstījis. Man racionālā puse saka, ka nē, nekā nav. Bet man emocionālā puse saka, amošu. Nu jā, es kā katolis teikšu līdzīgi, es godīgi sakot, es nezinu, bet es ticu. Un es jūtu, man patīk ticēt, man patīk sajust, ka tur mans tēvs turpinās un es turpināšos tā. Atgriežoties atpakaļ, es ļoti gribēju pateikt, tu jautāji Ditai par filmām. Man taisot izrādes arī bija 2 kamertoņi. Forestā Gampā ir mirklis, kad mirst mamma, un tad ir tās Toma Henka acis pie tās gultas. Tas bija man kamertonis. Un Multene ezīts miglā, kas arī tā kā, nevar saprast, par ko šī multfilma gal galā ir, bet, kaut kāds tas eksistences trauslums, ka viss ir viens. Jā, atvainojos par lirisku atkāpi. Viss ļoti labi. Es nezinu, bet man patīk domāt, teiksim tā. Man patīk domāt, ka nāve ir pārēja, bet tā kā ir, es nezinu. Vai nāve var kalpot kā motivācija mums? Vai tā ir tikai šausmas un briesmas? Man tā noteikti ir motivācija, jo kaut kas notika dīvains pēc tiem maniem 40. Es esmu saņēmis pārmetumus, ko tu vari par to nāvi, ko tu to runā, kas tev ir ar to nāvi, tu taču piesauks, taču šitā tev tu nezini, kas ar tev notiks. Es saku, jā, es nezinu, kas ar mani notiks, bet tā ir vienīgā lieta, ko mēs īstenībā šajā dzīvē zinām. Pareizi. Ja kaut ko mēs zinām pa 100%, tas ir tas, ka mēs nomirsim. Un arī tā kaut kā tā bērnība trauma, ko es runāju par tiem Ļeņina rakstiem vispārējo, nekur jau viņa tālu nav palikusi, arī pieaugušajā Madarā. Bet, ka nāvei ir jābūt draudzenei, tāda sajūta man ir. Un, ja man ar to nāvi izdodas sarunāt pēc iespējas ilgāku laiku, būt šeit, tā ir reāla forša draudzība. Jo nāve nav ienaidnieks, nāve ir sabiedrotais. Mums vajag to draudzeni vienkārši pēc iespējas ilgāk, tā kā, piebarot ar kaut ko labu, to, ko mēs dzīvē darām. Un tad es ticu, ka tad mēs arī ilgāk šeit būsim. Par nāvi kā motivācija, Elza. Es domāju, ka nāve, man ir motivācija visnotaļ, jo kaut kā, es nezinu kā citiem, es vienkārši bieži domāju par nāvi. Man bija līdzīgi, kā Madarai bērnībā, mana mamma prasīja, kas manas lielākās bailes, un man bija bail no nāves. Man bija bail, ka mamma nomirs, vai ka es nomiršu. Un man pat bija bail vienai mājās palikt, ka mamma kaut kur aizbrauc, man likās, viņa nekad neatgriezīsies. Tāds paniskas bailes. Pēc tam arī daudz es par to domājis, bet tā ir motivācija tādā ziņā, ka
kaut kā tas liek tomēr, man liekas, novērtēt dzīvi. Jo, tas, man liekas, kaut kā nāve, dzīve, nāve nav īsti viena bez otra. Un, jā. Oi, es ceru, es vēl došu Ditei iespēju par šo jautājumu izteikties, jo mans skats ir pesimistisks, lai viņš nebūtu, pēdējais, jo es nepārāk augstu vērtēju cilvēka dabu. Ir bieži tādi momenti, kaut vai tēva nāve vai vienalga, no kura, beidzot es taču varētu sākt savu dzīvi dzīvot savādāk, jēdzīgāk, bet, es domāju, mēs esam pārāk egoistiski, lai sasniegtu, to līmeni, ka mēs nāvi varam izmantot kā sabiedroto vai kā padomdevēju, bet ja kādam izdodās, good for you. Nē, tas mans skats. Nezinu, ko lai es mēģinu gudru un sakarīgu pateikt. Jāsaka, ka mana ir stindzinājusi manu tuvo cilvēku nāve, man draugumā nāve. Man šobrīd māte ir ļoti slima, viņai ir ārkārtīgi smaga demence, kas progresē tā, ka es vēl joprojām uz to visu skatos ar pilnīgi šausmās ieplēstām acīm, un es nesaprotu, kāpēc tas tā notiek. Es nezinu, ko tur var darīt. Un es pieļauju, ka es turpinu risināt savus iekšējos monologus, dialogus ar aizgājušiem draugiem, tuviniekiem par šo tēmu. Es arī zinu, ka būtībā es ļoti bieži viņus te manu, ne te varbūt tieši uz tiem plauktiņiem, bet viņi ir it kā aizgājuši vai pirms 10 gadiem, vai pirms 3 gadiem, vai pirms 2 gadiem, bet, viņi ir kā ideja, kā personības, kādreiz tuvi cilvēki, ar kuriem ir risinātas daudzas dziļas sarunas, un es dažreiz turpinu šīs sarunas risināt. Es saprotu, ka tās te ar mani kaut kādi, tā ir mana apziņas plūsma, kur es ar savus tekstus miksēju ar citātiem no kaut kādiem šo cilvēku rakstiem vai mūsu sarunām un tā tālāk un tā joprojām. Kaut kādas tur ludziņas galvā izspēlēja. Tā kā būtībā, var teikt, nāve ir motivācija, skaisti paceltu galvu, soļotu gaišā nākotnē, kas beigsies ar nāvi, ja? Bet, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, un jo mēs vecāki paliekam, tas uz Elzu Gauģi vēl neatiecās, bet, jo tas viss kļūst aizvien dramatiskāk, jo es domāju, tā manas paudzes cilvēki sāk saskarties ar šo savu vecāku aiziešanas faktu, novecošanas faktu, ar to, ka lielākā daļā mēs esam apjukuši, nesagatavoti, es gribu teikt pat neizglītoti, to es par sevi, citi varbūt ir izglītoti tieši šajā jautājumā, ko darīt. Tā kā, tas viss ir, es domāju, ka tā ir tēma, kas ir jārisina mūža garumā. Tā nav nevienas diskusijas tēma, ne 5 diskusiju tēma. Tas ir katram savs iekšējais stāsts ar savām traģēdijām. Jā, tur noteikti šis traģēdiju žanrs ieslēgts, jo vairāk tālāk mēs dzīvojam, jo vairāk to cilvēku mēs zaudējam. Nekā savādāk tas nav iespējams. Un tad iespējams kāds mums tuvs cilvēks zaudēs mūs, jā. Tas viss nav tik vienkārši un harmoniskos, izlīdzinošos, motivējošos tekstos ieliekami. Tas viss ir skarbi. Un, starp citu, ir tāda grāmatiņa, ko cilvēkiem iesaka lasīt, tādā sēru periodā, tāda slavena amerikāņu rakstniece Didiona, The Year of Magical Thinking ir šīs grāmatas, angliskais nosaukums, latviski, manuprāt, grāmata nav tulkot. Tie ir tādi teksti, ko šīs rakstniece ir rakstījusi pēc sev to cilvēku aiziešanas, un man arī ieteica tādā sēru periodā lasīt tieši šo grāmatu, un šo grāmatu nevarēju tad izlasīt, jo šī slavena amerikāņu rakstniece līdz tādam pedantismam iziet cauri visai tai,
savas traģēdijas pieredzē, vissīkākai detalizācijas pakāpei, un tas savā ziņā atsvied man kā lasītāju tajā manā pieredzē, un tas viss tā iekšējā traģēdija vienkārši ieguva kaut kādu dubultu smagumu. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tā ir ģeniāla grāmata, un es zinu, ka Kristīna Žela tagad viņa lasa, bija Instagramā tāds postiņš ielikts, bet es nelasiet šo grāmatu sēru brīdī, man šī grāmata radīja pilnīgi kaut kādu pretēju efektu, bet tā ir ģeniāla grāmata. Ludvigs Vidiens teica, man par lielu pārsteigumu par nāvi teica, ka nāve tas nav dzīves notikums, un mēs dzīvojam ne tādēļ, lai pārdziestu nāvi. Tā kā viņam ir bijis mazliet cits priekšstats par to. Un neizbēgams man jums ir jautājums, ja jau mēs par to runājam, kāda ir jūsu attieksme pret eitanāziju, pret labprātīgu aiziešanu brīdī, kad tu vairs nejūties spējīgs dzīvot? Es te par filmām, kamēr es neesmu aizbēdz. Nē, sāksim ar reālo piemēru. Žans Liks Godārs, brīnišķīgais jaunā viļņa režisors, kas mūžu pēdējos gadu desmitus pavadīja harmoniskā Šveices ciematā Rolle, netālu no Lozannes, un izvēlējās aiziet no šīs dzīves, tas bija pagājušajā gadā vai pirms 2 gadiem, pagājušajā gadā, manuprāt, ar šo asistēto palīdzību, tātad izvēlējās eitanāziju. Viņš bija dzīves, vitāls, radošs, kreatīvs, vēl joprojām. Tas ir piemērs nevis no kino, bet no dzīves. Jā, un ir vismaz 2 izcilas filmas par šo tēmu, tad viena jau es minēju, šī François Ozona filma Viss izdevās labi, kas būtībā arī ir balstīta uz reālu dokumentālu prózu. Tā filmas galvenā varone, kura ved to savu tēvu uz Šveici izdarīt šo eitanāziju, tā ir bijusi François Ozona filmu ilgadīga scenāriste. Un līdz ar to tas ir tāds dzīvē smelts stāsts. Starp citu, asprātīga, traģikomiska filma, ko vērts noskatīties. Un pirms tuvāk 21. gadsimta sākumam, vai 20. gadsimta beigām bija tāda filma Ieraudzīt jūru, spāņu filma ar Xavieru Bardemu galvenā lomā. Viņš tēloja cilvēku, kurš bija ieguvis invaliditāti mirstot, un viņš bija piekalts pie gultas, un vārdu sakot, viņa mērķis bija iegūt akceptu šai te eitanāzijai tiesas ceļā, un tas viņam arī izdevās. Tā ir filma, kuru es atceros, jau man liekas 25 gadus vismaz, tā ir režisors Amenapērs, manuprāt, ja. Tā kā arī tāds viens no skaudrākajiem, patiesākajiem stāstiem par eitanāziju, bet abi šie manis pieminētie stāsti vai filmas ir balstīti patiesajos notikumos. Tā kā es gribētu teikt, ka šādas filmas iegūst varbūt to savu realitātes skaudrumu tikai tad, ja tas nav scenāristi izdomāts stāsts, ja tur ir tā realitātes bāze. Vairāk nezinu tagad. Tagad, kad tu stāsti, es arī atcerējos Žaume Kabrē, brīnišķīgā katalāņu rakstnieka grāmatu. Es atzīstos, kas ir Dācis Meijers tulkot latviešu valodā, un tur galvenais varonis pēc smagas slimības, viņš izlemj aiziet tādā pilnīgi sengrieķu stilā, uzaicinot draugus, uzaicinot šo te asistentu, kurš viņam ievadīs caur sistēmu šīs te nāvējošās zāles, un aiziet draugu un bijušo sieviešu ielokā, izrunājoties vēl ar viņiem visiem, un var kāds tavu attieksmi pret šādu noslēgumu? Nezinu. Tu esi katolis. Es esmu katolis, jā. Es domāju, ārprāts. Jā, ja jau pateicis, te jau jārunā tagad no tāda viedokļa. Nē, es neesmu daudz domājis, bet, mans šāds ātrais viedoklis ir, ja cilvēks pie pilnas apziņas to grib, tad viņam to vajag ļaut. Tieši tik vienkārši, droši vien. Elze. Es domāju, es neņemšos īsti
spriest par šo jautājumu. Ir tik ļoti dažādi gadījumi. Katrs gadījums ir citādāks. Un, jā. Mandara? Es varētu paturpināt Elzu par to, ka ir grūti spriest par šo jautājumu, un katram ir savas kurpes, kurās viņš ir iekāpis. Bet man vienalga mazliet liekas, ka tur ir jāskatās, jo mēs ļoti bieži dzīvē esam tādā kaut kādā situācijā, ka liekas, ka mēs vairs kaut ko nevaram. Un īpaši, ja mēs esam emocionāli ļoti jutīgi, ja mēs esam hiperemocionāli, ja mēs esam kaut kādās šūpolēs, kas nav ratums mūsdienās, tad es ļoti labprāt tomēr paļaujos uz medicīnu šajā jautājumā, kuri koncīlijā veidā izvērtē konkrēto situāciju ar piesaistīto ekspertu viedokli no psihologiem līdz psihiatriem. Un tad, ja tas tiešām ir tādā veidā saprotams, ka cilvēks ir mocībās un ciešanās un viņam ir vieglāk aiziet nekā palikt, tad es saprotu šādu lēmumu. Es varētu arī cilvēcīgi teikt, ka es saprotu tādu lēmumu tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nekā nekauš, kur ir aiziet no dzīves, bet cik mēs zinām, cilvēki arī izvēlas pašnāvības veidus tādā veidā. Diemžēl. Un, tā ir cita diskusijas tēma, bet es domāju, ka eitanāzija būtu labi, ja būtu atstāta tiešām ekspertu izglītotu cilvēku rokās, nevis tādu kā mēs, kur emocionāli varētu pateikt, tas ir labi vai slikti. Un noslēdzot mūsu sarunu, es vēlētos, lai jūs katrs varbūt atceraties kaut kādu mākslas darbu, Ditas gadījumā droši vien tā ir filma, bet iespējams arī kas cits, kas par šo tēmu, nāve, aiziešana, tuvinieku aiziešana ir jūs visvairāk uzrunājis un jums arī kaut ko devis cilvēciski. Man tā bija, šī Kaubrē grāmata, es atzīstos. Skaties uz mani, bet tā kā par mani uztraucās, lai es nenokrītu, es nedzirdēju jautājumu. Vai ir kāds mākslas darbs, kas man kaut ko ir devis? Jā, par šo tēmu. Iedomājies, bija tāda filma Eņģeļu pilsēta. Jā. Un es sāku skatīties ar to Meg Ryan un Nicolas Cage. Traka Hollywood. Jā, traka Hollywood, bet es biju reāli jauna, kaut kāds 16 gadi. Un es tā filmā iemīlējos, un tā bija tajā brīdī man mīļākā filma, kamēr es atklāju filmu Himmel über Berlīn, jā, Himmel über Berlīn. Un tad jau es sajūtos, ka es varu saprast arī jau tajā. Tas jau ir ārthausā. Tas jau ārthausā jau es iegāju. Tad jau es teicu, nē, man tā filma ar to Meg Ryan un Nikolas, nē, tas jau lētā Hollywood. bet, jā, tā filma man tajā vecumā, pusauģu vecumā, man viņa iedeva tādu kaut kādu plecu. Man patika domāt, ka ir kaut kāds tas eņģelis. Dita, varbūt kaut kas no filmu no ārklasikas šajā. Nē, tur taču vispār beidzās slikti. Tur taču ir tas moto, ka, kur iedams tev liktenis vienmēr aizliek kāju priekšā, bet tas viss notiek skaisti un stilīgi, ja. Bet, ja nopietni, arī starp citu braucot, to pieminēji Jim Jarmuša filmu Deadman vai Mironis, un es tā padomāju, ka tiešām tālais 1995. gads Jarmuša filma ar brīnišķīgo Džoniju Depu, vēl jaunu un nebūt ne degradācijas procesam pakļautu, jā, galvenā lomā, kurā viņš ierodās mazā Rietumu Amerikas pilsētiņā un būtībā sāk ceļu pretī nāvei, kas ir tāds skaists slīdējums kanoē laivā, iekļaujoties indiāņu tradīcijās. Būtībā joprojām izcila filma, un būtībā ļoti tāda stilīga un mākslinieciska nāves slīpstvītra dzīves pieredze. Man nāca prātā grāmata, pat nevis filma. Atklāt sakot, no gan bērnības, gan pusauģu gadiem, kad nācās saskarties tādām lietām. Tas ir Mazais princis, es pat nezinu, kāpēc, bet tieši Mazais princis. Man liekas, tas jau ir vairāk par kaut kādu, kad mēs saskaramies ar nāvi, par šķiršanos, kaut kādā mērā no tiem cilvēkiem. Un,
jā, tā grāmata līdz asarām, bet kaut kā drusciņā palīdzēja. Nu, es jau pieminēju divus, gan to Ezīti Miglā, gan Forestu Gampu, bet nu, droši vien Mālera Adāžio, nu, viņa jau droši vien par kaut ko citu rakstīt, bet viņa arī tai Nāvei Venēcijā tur skanēja, nu, kaut kas tajā mūzikā ir par šo tēmu, droši vien par abām pusēm. Paldies jums visiem par šo sarunu, un es ceru, ka māksla, ka kino, ka mūzika un literatūra mums ļaus pārdzīvot ne tik vien to. Paldies jums! Visu labi! Paldies! Paldies.